komitejas tikai virzīt sekojuši lēmumu projektus. Tātad ievēlēt Aglēnas novada vēlēšanu komisijā, Anitu Packošanu. Tātad par šo dotu punktu jābalso atsevišķi. Jā. Un otrais punkts būs, es varbūt uzreiz nolasīšu, balsos atsevišķi. Atsevišķi par katru punktu, jā? Par, pirmu punktu. Jā. Un tad otrais punkts būs par vēlēšanu komisijas jauno sastāvu 5 dienu laikā pēc lēmumu pieņemšanu paziņojumu centrālajai vēlēšanu komisijai un notiek kā atbildīga par lēmumu izpildē ar Aglēnas nodomas izpildu direktoriem. Tātad mēs balsojam par katru atsevišķi. Par pirmu punktu. Jā. Kas par to lūdzu balsojam? Kas? Pirms balsošanas. Varbūt precizēt trešo punktu. Notiek atbildīgi par lēmumu otrā punkta izpildi ir Aglēnas novada izpildi. Jo, par pirmo kā var atbildīt? Tā. Varam palabot. Kas par to, par labojumu vispirms nobalsojam? Kas par labojumu? Pret, atturas Kremāna. Tātad ar labojumu varam balsot tagad par pirmo lūdzu. Ievēlēt Aglēnas novada vēlēšanu komisijai Sandru Boturu. Kas par to lūdzu balsojam? Man tādu iesniegšu. Es atvainojos. Kas? Jā, es atvainojos. Tātad es laikam paskatījos lēmumu projektu. Tas, kas bija, es atvainojos deputāti, jā, es pārskatījos finansu komitejas, jā, lēmumu projektu. Atvainojos. Tātad ievēlēt Aglēnas novada vēlēšanu komisiju Anitu Packošanu. Kas par to lūdzu balsojam? Pret Krimāna kungs. Tālāk par vēlēšanu komisijas jauno sastāvu 5 dienu laikā pēc lēmumu pieņemšanas, tātad paziņot centrālajā vēlēšanu komisijai. Kas par to lūdzu balsojam? Par? Pret? Atturas Krimāna kungs, visi pārējie par. Tālāk notiek atbildīgā lēmuma izpildi, labojumu, kas tur bija otrā punktu. Jā, tagad ir Aglēnas novada domes izpildu direktora. Kas par to lūdzu balsojam? Par? Pret? Atturas Krimāna kungs, visi pārējie par. Paldies!